Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Katram cilvēkam ir savs stāsts, kā viņš piedzimst, kā izaug, kā kļūst par pieaugušo. Un, manuprāt, stāstus var meklēt ne tikai par cilvēkiem, bet arī, piemēram, par mašīnām un, protams, arī par velosipēdiem. Šodien mūsu galvenais varonis šīs te skaistais velosipēds. Gazela ir arī mans tāds mīļākais, mēs sauksim divriteņu zīmols, ja mēs tā varētu to saukt, jo šis ir divritenis ar stāstu, ar vēsturi un ar ļoti lielu vērtību. Stāsts ir tāds, ka viss sākās 1882. gadā, kad divi puiši sadomāja tirgot velosipēdus Nīderlandē vērstus no Anglijas. Un pēc 10 gadiem viņi nodibināja savu kompāniju ar nosaukumu Gazeli. Un tad padomā 1892. gads un šobrīd ir 2012. un joprojām tiek ražotas Gazeles. Patiesībā šis velosipēds šo modeli sāka ražot 50. gados, pagājušā gadsimta 50. gados. Un to arī ražo mūsdienās, jo šis divritenis ir pavisam jauns un šodien viņš piedzīvoja savu pirmo braucienu. Cik daudz riteņu tev ir bijuši? Man pašai divriteņi, zini, tas tāds īstenībā diezgan smieklīgs stāsts, jo tiklīdz es tā kā izvēlos savu divriteni, nezinu, kāpēc tajā nedēļā mans vīrs to divriteni pārdod. Un tad ir tā, ka man tāds īsts mans divritenis vispār nav bijis. Es visu laiku mainu un visu laiku apgūstu kaut ko jaunu. Tiklīdz es iemīlu to divriteni un atrodas kāds saimnieks, pie kura viņš aizceļ. Un tāds ir tas mans tāds divriteņu attiecības stāsts. Vai tu katru dienu dekorē savu riteni ar ziediem? Jā, protams. Es katru dienu ceļos agri no rīta, eju uz tirgu, saplūcu pilna groziņa ar ziediem un rotājos. Protams, ne. Tad pastāst vairāk tieši par šo te īpašo noformējumu. Par īpašo noformējumu. Redz, šodien ir velo ziedu parādi. Tas ir pasākums, kas notiks jau 2. gadu. Pagājušā gadā mēs iesildījāmies augustā, jo mēs ar vīru, tā kā mūsu ģimene, mums ļoti tuva ir Holanda, protams, jo divriteņi nāk no Holandas, un tā ir vispār tā divriteņu dzimtene. Un Holandē ir tāds ziedu brauciens, un viņi rotā milzīgas konstrukcijas ar ziediem, dodas 40 km garā braucienā cauri pilsētām. Uz to brauc turisti no visas pasaules un skatās tāds milzīgs notikums, ziedu parādi. Tad šķita, ka pie mums arī kaut ko tādu vajadzētu, jo latviešiem mums jau patīk ziedi. Ziedu kults mums ir diezgan aktuāls. Mēs ejam ciemos, mēs dāvinām ziedus, mēs dārza audzējam, uz pļavas pilnas ar pļavu puķiem. Ziedi mums ir ļoti tuvi. Mums šķita, kāpēc, lai mēs to neapvienot ar kaut ko tādu, kas tagad ienāk mūsu kultūrā. Divriteņu kultūra, protams, mēs sākam braukt ar divriteņiem daudz vairāk un apvienojot ar mūsu mīļajiem ziediem. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Es skatos uz šo skaistumu, un man tik ļoti patīk šī skaistā Gazela, ka man arī gribas riteni. Tu tā kā esi nedaudz vairāk šī sfērā darbosies, daudz ko redzējis, varbūt tev ir kādi ieteikumi, kas man varētu piestāvēt un tā. Man šķiet, tev kaut kas piestāvēts tāds pasteļu toņos, kaut kas krēmīgs, kaut kas tāds ļoti maigs, un, protams, arī no omabaigs ar to izliekumu tā, lai tu vari viegli uzkāpt, un kaut kas tāds maigs un sievišķīgs. D'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Pačām samta sēdeklītes ar rādas samta rokturīšiem. Grib to vai šo? Man jau patīk, zināmā mērā, tā unikalitāte. Šādi, man liekas, var pabraukt garām un pat nepamanīs, tā, kad ir kaut kas tāds oriģināls. Bet šis rāmis ir tā, ka tu brauc garām, man liekas, tur varētu atskatīties ļoti daudz cilvēku. Jā, tu vari braukt džeklos ar šo. Tas ir skaisti! Es izvēlējos neikas, rozītes un eikaliptu. Sākam ar vidu, liekam te pāri. Aha, pagaid tā. Un sienam apakšā un te viņš tā plīvos. Labi.
šie ir īsti Ehrenpreis. Šobrīd diezgan daudz Ehrenpreis ir jau pieejami, Ehrenpreis ražotie velosipēdi, bet faktiski tie visi ir restaurēti. Tas nozīmē, ka ir bijis palicis kaut kur atrasts kāds vecs rāms un restaurēts. Šie abi Ehrenpreis velosipēdi, sieviešu un vīriešu, ir saglabājušies no 30. gadiem tādi, tā kā viņi ir ražoti. Saimnieki viņus ir rūpīgi kopuši, rūpīgi izmantojuši, un viņi tādi tā kā ir pilnā komplektācijā ar visām lietiņām, ar oriģināliem lukturiem, ar somiņām, ar viss tāds tā, kā viņš bija tajā laikā. Jā, super, lieliski, varam. Tas ir mana tēta dāvinātais ritenis man kaut kādā 78. gadā. Es viņu izvilku laukos, aiznesu uz Latgalīti saremontēt. Un šodien viņu esmu izkrāšļojuši. Viņš tiešām ilgi nebija lietots. Mēs braucam cauri Vecrīgai. Man ir ļoti skaists ritenis. Man pie tā ir vēl nedaudz jāpierod. Man nedaudz ir problēmas to, ka stūris grūti pārvaldīt. Bet šķiet, ka es jau sāku iemanīties. Mums iet baigi labi! Velo ziedu parādi ir beigusies. Redziet, cik skaisti tās bišķiņ tāds retro un tā man ļoti patika.